Nu ko, 3, 2, 1, mēs esam dzīvajā ēterā. Jā, priekš manis arī tas ir jaunums, un man prieks tev redzēt. Man arī, tā kā interesanti noteikti būs abām. Jā, un šodien mums būs dzīvā saruna ar Ivetu par pieredzi un par holistisko pieredzi, vai ne, savā dzīvē, savā veselībā, uztverē un par jaunas dzīves sākumu, laikam tā varētu teikt, vai ne? Tieši tā, kas mazliet pagriez to visu dzīvi mazliet citā gultnē, ja tā varētu teikt. Jā, varbūt padalies ar savu pieredzi, kas ar tevi ir noticis, varbūt tādā skatījumā, jēgpilnā secībā, kas ar tevi ir noticis un kā tu esi nokļuvusi šeit un līdz tam punktam, kad mēs esam satikušās, Jā. Par to, kā ir nokļūts līdz šejienai. Šis gads man ir bijis piedzīvojumiem bagāts, kas kaut kādā veidā lika mainīt dzīvi. Tevi iepazinu caur ģimenes ārsti, kas tā kā palīdzēja varbūt tikt pāri, jo pavasarī bija veselības problēmas, ar kurām nācās tikt galā un mēģināt saprast, kā dzīvot tālāk. Holistiski domājot, ģimenes ārsts Siguldā. Jā. Dina Puhārta Zicmana, Tieši tā. Jā, brīnišķīgi man kolēģi, Un sakarā ar to, jo tajā brīdī, kad tu saņem diagnozi, tev smadzenes un prāts vispār, viss tev iet pa gaisu, jo tad ir tā kā amerikāņu kalniņa. Vienā brīdī tu esi augšā, otrā tu esi lejā, un tu nesaproti, kā sev savākt vispār, ko tālāk darīt. Un tad caur tevi iepazinu to, kā tas vispār viss strādā un ka tas strādā, jo tieši tā, un pēc tam mainījās gan prātā, gan viss tu nomierinies, tu dzīvo un tu baudi to, ko tu dari. Tā varētu teikt īsumā par visu to, kas ar mani ir noticis. Respektīvi, ka tas, kas notika ar tavu veselību un tas izmainīja tavu dzīvi, un arī prasīja kaut kādu jaunu uztveru un attieksmi pret sevi, vai ne? Tieši tā, arī, ja mēs tā ņemam, to varētu kā savu veidu robežu šķirtni novilkt, jo es uz to savu veselības problēmu vairāk skatos, ka tas pielika punktu manai vecajai dzīvei, ar domu, kad ir jāmaina kaut kas, jāsāk kaut kas savādāk darīt, jo ja es pirms tam dzīvoju vairāk citiem, tad tas pēc tam, tā kā es sāku vairāk dzīvot pati sev, vismaz es tā ceru, ka tas viss tā mainās, mainās, jo tās domas un tās idejas un tas, ko tu vispār dari, kaut vai tagad šādi te sēžot, runājot, un ka tu vari vārdus atrast, nevis nesavirknēt teikumu no lielā uztraukuma un viss, un tāds uztraukums arī vairs nav, ne tāds, kā bijis kādreiz ar to. Un tā domāšana, tas prāts, kad viss ir kārtībā, un ka viss ir labi, un ka viss izdosies, arī tas ir, un kad tu pēc seansiem aizēji tādu, ka tu esi dubultā. Kad tā pacelātība un viss, un kad tev noliek, to prātu kaut kā sakārto, ka tas noliek, tevi tā mierā, ka tu vari brīvi, kā nestresojot darīt lietas, tā varētu arī teikt, kad tu pieņem to, tu dari, un varbūt tu vairāk sāc dzīvot šodienai, šim mirklim, jo neviens jau nezina, cik ilgi mēs būsim, dzīvosim, vai kas mums ir paredzēts. Tev var nākošajā dienā arī viss kaut kas notikt, ko tu pat nezini. Tāpēc arī, tev ir jābauda tas brīdis, kurā tu esi. Nevis gaidīt kaut ko, kaut kād. Tāds tagad vairāk mans redzējums. Vēl ļoti mainījās arī ēšanas uztvere. Jo, tas, kā tu ēdi pirms tam un ko tu ēdi tagad, un tas ir man vislielākais tāds, pārbaudījums, varētu teikt.
nepatīk gatavot. Bet, tu pamazām mainies, tu meklē tās idejas, tu meklē variantus. Un pamazām vismaz pašā priekš sevis, man šķiet, ka izgodās. Jo saproti, ka uzturs ir viena no mūsu dzīves sastāvdaļām un arī mūsu ķermeņa funkcija norises pamatveidotājs, kas ir tas, ko mēs apēdam, un kas mums sniedz veselību, vai kas tieši otrādāk palīdz uzturēt slimību, vai ne? Un ir tādi pamatprincipi, no kuriem tu esi atteikusies, tas ir atteikšanās no cukura, no zemu ogļhidrātu diēta, ketogēns uzturs vairāk, Varbūt ir vēl kaut kas, ar ko tu gribi padalīties, ko tu esi mainījusi savā ēdienkartē? Visvairāk, ko es esmu mainījusi. Ja tā, it kā jau pirms tam jau arī tu ēdi visu kaut ko citu, visu kaut ko, bet varbūt neiedzinājies tik ļoti tajā, ko tu ēd. Tāpat bija varbūt pusfabrikāti vairāk, ja mēs tā ņemam, tāpat ārpus mājas, ko tu ēd, kas un kā. Tā kā mazāk kvalitatīvs ēdiens, jā, bet it kā dažādības ziņā jau bija tāpat dažādi. Tagad, protams, tu vairāk domā ar to, ko tu ēd, salāti vairāk, varbūt tu vairāk mājās, kaut ko vai vairāk mājās gatavo. Tas, kā tu pamaini arī tos miltu produktus un visu citu, Tas, un mainās arī tas pēc tam, ko tu gribi ēst. Ja kādreiz tu, piemēram, kartupeļu gaļa vai kā, tev bija tā, ka tu neesi paēdis, ja tu kaut ko tādu neesi apēdis. Tad tagad, nē. Respektīvi, saņemot pilnvērtīgāku uzturu, mūsu organisms iegūst to barojumu un kvalitāti, un mums mazāk gribās apēst, teiksim, tā indes, Tieši tā, tu tā kā vairāk ēd, to, kas veselīgāks, tā varie, jo, piemēram, konfektus tu mājās pats var sev uztaisīt, un nevis no cukura, bet no dabīgām lietām, kur cukuru vispār neliec. Mazliet vajag ielikt enerģiju, mums ir ļoti daudz Latvijā absolūti brīnišķīga lieta un zemnieku saimniecība, no kā mēs varam arī šos produktus sastāvdaļas iegādāties un arī pagatavot paši. Jā, brīnišķīgi. Un šis ir piemērs tam, ka ievērojot visu šo līdzsvaru, visās jomās līdztekus medicīnai, gan izmantojot ārstu rekomendācijas, ievērojot, un holistiskos principus, ka ir šis vislabākais rezultāts, Tā skaitā arī, es gribētu, lai tu padalies par rekonekcijas pieredzi, par to, kā tu piedzīvoji enerģētiskā plāna balansu, ar šīm te savām sajūtām, kā tas ilgtermiņā palīdzēja tev atvesļoties. Tas atbraucu vienai. Tas pats sakums, protams, tu tici tām visām, es ticu, bet tas ir pašam, katram ir jāizvērtē un tā, un tad ir tās sajūtas, tad, kad tu tā kā uz to sēnsu, tu apgulies, tu gaidi, tu domā, un tad kaut kādā brīdī atslāpsti, un tad, tā enerģija, bet viņa jau katru reizi, ja konkrēti par pēdējo reizi, tad tā sajūta bija, kad tev, tā kā galvā, tā kā tāds gaismas stars, kas tevī tā kā nāk iekšā, tu kaut kādā brīdī, un tad tu jūti jūras viļņus, tu jūti gaismu, tu jūti kaut kā, kad tu pēkšņi paliec dubultā. Un tā kā pacelies virs tās kušanas. Tā ir viena reize, citu reizi bija, kad, es nezinu, kaut viena reize bija tā, kad sajūta tā kā kinofilmu, tu skaties, kurai raustās kadri. Ka tu pats, bet tas ir nevis tā, ka tu redzi to, bet ka tu pats rausties kā tie kadri. Tā sajūta, tā enerģijas. Tas laikam bija tas viss, kaut kad iepriekšē, kaut kad bija tā reize mums tāda. Un tajā brīdī, tad, kad tu notici tam,
tu tā kā sāc saprast, ka jā, ka tas reāli, ka tas arī strādā un ka tas arī notiek, ka tas nav tā, ka tikai stāsta un vienam tas ir, otram tas nav, bet tas, ja tu it kā pirmajā reizē gaidi, tu guldi un kas tagad ar mani būs, ko es tur tagad izdarīšu vai neizdarīšu, vai kā, ko es sajutīšu vai nesajutīšu, bet tu piedzīvo katru reizi kaut ko savādāk. Tas nav tā, ka tev visu laiku vienādi tā pieeja, tā konekcija, jo nav visu laiku vienādi. Viņi tā kā mainās. Viņi katreiz ir uz kaut ko savu, un ja tu strādā tur vairāk, piemēram, uz vēderu vai tur uz sirdi, tu pat jūti tajā brīdī tā kā lielāku to enerģiju, tā kā spiedienu, tā kā virpuli, kā arī, tas arī kā kuro reizi tajā brīdī, kā strādā tas princips, jā. Un tad tu saproti, ka tas notiek, ka tā ir realitāte. Tas nav tā, bet man tagad teica, ka man tagad tā ir jājūt, un es tā tagad jūtu labi. Jā, jau cik interesanti, ka tieši tad, kad mēs gaidam, tad tas nenotiek, vai ne? Jo gaidas uzliek kaut kāds ierobežojums, un mēs nevaram piedzīvot sevi visā tajā plašumā, jo īstenībā tā gaisma jau ir tevī, par ko tu runā, ko tu piedzīvo, tā gaisma ir tā, kas tiek aktivizēta, Faktiski tur tiek sasinhronizēti visi tie mūsu ķermeņi, tas fiziskais ķermenis ir tikai tāda maza izpausme no tā, kas mēs esam patiesībā, Un tevī parādās kaut kāds tāds lielāks plašums, vai ne? Man ir tāds iespējas radies, ka tu atļauj savu dzīvi piedzīvot plašāk, ar lielāku mieru, vieglumu un paskatīties uz daudzām lietām arī plašāk, savādāk, ka var notikt līdztekus ļoti daudz kas, un vienlaikus, ja mēs to neierobežam vai nepieķeramies vai neizvairamies no sevis, bet piedzīvojam sevi, tad var iziet cauri arī tādiem ļoti smagiem procesiem, kas pirmajā mirklī mentāli liekas, man ir diagnoze, un ir tāda pieredze, ka tā nav nolemtība, bet tā ir iespēja kaut ko mainīt savā dzīvē, lai tā tavu dzīve notiktu ar lielāku atvērtību, vai ne? Un man ir iespējas, ka tu tieši ar tādu vieglumu tam esi izgājis cauri, jo fenomenāli ar tik fantastiskām analīzēm, neizmainītām visos procesos, gandrīz matiņš no galvas nenokrīt un respektīvi saglabājot enerģiju, saglabājot enerģiju. Man liekas, galvenais radītājs taču ir mūsu pašu sajūta, vai ne, kā mēs jūtamies. Jo jebkura slimība paņem kaut ko no mums, ka mums tā labi izzūd, bet tu vēl sporto aktīvi, vai ne? Kas ir aprīnojami. Kas ir aprīnojami. Bet tas tikai rada tu enerģiju arī, man liekas, vēl lielāk un vēl vairāk, un tu esi gatavs visu, tā kā iet un darīt. Tā ir, un tieši tā, tas tik šausmīgi mainās, jo, kā pašā sākumā jau teicu, par to, ka tā slimība kaut kādā brīdī, ka es viņu uztveru kā robežu šķietni, kā punktu tam, tagad ar šo domāšanu, kad man tas viss iepriekšējais ir beidzies un ir jāsāk pat, ja es gribu dzīvot un ja es gribu darīt to, ko es gribu, tad ir jādara tas savādāk, nevis sevi kaut kā noniecinot un apmēram dzīvē pieiet, ko tad es, un dzīvot tā kā vairāk, tā teikt, savai ģimenei, saviem bērniem, es nenolieku, to arī vajag darīt. Tu esi bezgalīgi daudz izdarījis, taču sava dēla labā, ne? Arī tā ļoti, ļoti, es teikšu tā, ļoti liela, jaudīga un spēcīga pieredze, kas arī tavā dzīvē ir bijusi, tāda. Tā kā, tas ir atkal tāds vēl viens atsevišķs notikums, bet tajā arī var sameklēt tieši šo pašu miedarbību, par ko, tā kā vairāk mēs tagad runājam. Gan neapzinātāk var būt, jo ne tik konkrēti kā ar manīm pašlaik šī miedarbība, notiek un viss un tā. Bet tajā laikā, tad, kad ar manu bērnu notika nelaime, viņš krita no ļoti liela augstuma un gūs smagu galvas traumu.
Nu jā, un tad viņš kaut kādu 1,5 mēnesi nogulēja komā. Pēc tam 1,5 mēnesi bija intensīvā neiroloģijas nodaļa. Un tad sākās viņa ceļš uz atvesaļošanos. Tā trauma bija tik šausmīgi liela, ka bija ārsti, kas teica, ka viņš vairs nekad no gultas nepiecelsies, nekad nekustēsies. Bet tagad viņš mācās Vidzemes augstskolā. Nu jā, un man ir jāsaka, ka man ir ļoti paveicies ar cilvēkiem, kas man ir blakus. Negribu raudāt, bet tas pilnīgi... Tā ir dzīve un tās ir emocijas, un tu esi ļoti daudz piedzīvojusi, un ļoti daudz, kam izgājusi cauri, un tev ir milzīgs spēks. Jā, tieši tā, par to spēku. Tu tajā brīdī jau tu nemaz neapzinies, ko tu dari, un tu vienkārši dari, tāpēc, ka to vajag darīt. To, kad tas ir kaut kādā veidā, ka es esmu stipra, ka es esmu spēcīga, to es vairāk dzirdu tagad. Iespējams, ka tev jāmācās tieši ir būt vājai un paprasīt palīdzību, vai ne, jo mums sievietēm nevienmēr ir jābūt vienmēr stiprām. Ka šī ir tā situācija, ka tu vari paprasīt palīdzību un saņemt atbalstu. Tieši tā, jā. Un tur ir tā vērtība, ka tev ir tas spēks, bet tu arī paprasi un saņem atbalstu. Tieši tā. Jā, un ar viņu tieši tā, un te tā miedarbība, kad bija ārsti, kas teica, ka viņš neko, ka tā arī būs, bulēs gultā. Un tad bija, cerība jau ir pēdējā, aptuveni tas variants bija. Bet pamazām no reanimācijas, kad viņi pārrakstīja uz intensīvo terapiju, tad jau arī vēl neviens neko tur ļoti objektīvi, tā teikt, tā ļoti skeptiski uz visu to skatījās. Bet tieši ar šo, ka tie cilvēki ļoti daudz riņķi apkārt, un šī sajūta, ka tev palīdz, kad nāk piedāvā savu palīdzību tajā, kur savienojas, jo man bija, katoļu baznīcā uzsaukums, luterāņi ar savām lūkšanām, pareizticīgā baznīca, ikonas un tās visa darbība, plus vēl zinu kaut kādā brīdī, ka kāds pieslēdzies arī caur mentālo. Un tas viss, kad savienojas, ārsta darbība ar visām šīm darbībām, notiek brīnums. Jo pēc gadiem tagad, pa lielam, kā es saku, bija gada pauze bērnam, kamēr viņš iemācījās no jauna dzīvot. Jo viņš bija principā kā mazs zīdainis, kuram vajadzēja mācīties visu no nulles. Tajā laikā, kā var teikt, 8 mēnešus, man nebija brīvdiena. No rīta 8 uz slimnīcu, vakarā mājās, izguļos, no rīta atpakaļ slimnīcu. Šeit ir atkal runa par to, ka arī šī pateicība, ka es varēju būt tam bērnam blakus slimnīcā, ka es viņam varēju palīdzēt, jo sanitāri māsiņas, jā, viņas dara savu darbu, bet viņām jau nav laika tikai ar manu bērnu nodarboties. Viņiem ir tur daudz un viss. Tad es varēju būt klāt un es varēju viņam palīdzēt kustēties, kustināt un darboties. Un tad, kad viņa prāts sāka slēgties tam visam klāt un saprast, kad jā, jo arī, viņš pats arī gribēja piecelties. Līdz ar to tas arī, palīdz tev palīdzēt viņam. Jā, tas ir ļoti svarīgi, griba dzīvot. Jā, tieši tā. Jā, tas ir tas mūsu impulss, tas ir tas, kas liek mums kustēties. Tā virzība, jā. Un tas viņa paša, tas gribas spēks, tā nepadošanās tam, ko viņš dara un viss. Un viņš pabeidza vidusskolu, pats savu, kurā visu laiku bija mācījies, tātad pabeidza pats savu. Tagad mācās Vidzemes augstskolā.
tā kā, un pats ir spējīgs lietas darīt un pārvietoties. Nav tā, ka vienmēr viņš būtu visur blakus un viss, jo arī tajā brīdī, kad kāda palīdzība vai vēl ko jāprasa, prasīt, tāpat jau gāja cauri gan skolai, gan visur, jo visi jau uz viņu skatījās, ko mēs ar viņu apmēram darīsim, viņš vispār, bet neko pamazām, tur arī palīdz cilvēki, kas tikai jā, un es pat, mēģināsim, nesanāks, vienmēr jau var pateikt nē, ka vajag mēģināt, ka tas, kā būs, galīgi nesanāks, ja viņam tas būs pa grūtu, taču vienmēr var no tās skolas izņemt, var vienmēr mainīt kaut ko tur, bet vajag mēģināt, jo ja tu nemēģināsi, nekas jau arī nenotiks, nekas jau arī nemainīsies, un tā, un tāpat tieši tā, skolotāji viss nāca pretī, cik varēja, tik palīdzēja, viņš ir pats savam kājām un pats varēs patstāvīgi dzīvot. Jā, Iveta, manuprāt, tavs stāsts ir absolūts iedvesmas stāsts. Gan man kā ārstam apliecinājums tam cilvēka varēšanai, gribai un atļauties darīt visu iespējamo un gribēt to darīt, un arī pieņemt dažādas iespējas un arī iedvesmas stāsts priekš pārējiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir kāda sarežģīta smaga dzīves situācija, iedvesmoties tam, ka viss ir iespējams un arī brīnumi notiek. Jā, tieši tā, jo par brīnumu, protams, arī to es sāku saukt tikai tagad, jo tajā brīdī tu dzīvo no dienas uz dienu, tu priecājies par to, ka viņam nav palicis sliktāk, tu priecājies par katru lieku kustību, ko viņš tajā brīdī jau ir izdarījis, un viss un tā, jo tāpēc, kad, jo tā katra diena, kamēr tu to izdzīvo, kamēr tu to piedzīvo, un ka tu saproti, ka nē, ka būs pamazām, kad tā ir tā kā jauna piedzimšana. Jā, tā ir kā tieši tā, un tas tieši tā, un tas, kad tie cilvēki blakus, es saku, man noveicās, jo man tiešām visam tam procesam, gan reanimācijā, gan pēc tam intensīvajā, gan pēc tam visos rehabilitācijas, visur, kas man blakus, tāpat draugi, kaut kā bet sastājās tā, kad bija cilvēki klāt, kas tā kā palīdzēja to visu, tā kā vilkt uz priekšu, tā kā iedrošināt, tā kā ticēt, noticēt, cerēt, ka tomēr būs labi, Un tā kā par to, vienkārši liels paldies. Paldies tev, ka tu dalies ar savu pieredzi un pastāst, kā tu dzīvo tagad, kā tavu dzīve šobrīd notiek, jo tu esi tādiem, gribās jau teikt, ka 2 tādiem ļoti lieliem pārbaudījumiem izgājusi cauri, vai ne, gan dēla, gan arī savam pārbaudījumam. Kā tev ir šobrīd? Tev ir hobiji, es zinu, ka tev ir brīnišķīgi hobiji, tu gatavo fantastiskas rotas. Šodien redz rotas ir uzvilktas, rotas ir. Tas ir tas, ko es pati, ko es pamazām mainu, ko daru. Tur arī tā robeža šķiet, pirms tam es neticēju saviem spēkiem, ja tā varētu teikt, ka manī vienmēr bija kaut kāds šis mazvērtības komplekss, un ko tad, es taču neko, es tāds mazs un melcāk, vai pēc principa, Un tad arī, tā lieta, tad ko tu galu galā gribi? Ja tu gribi, tā dzīvot, tad jau, bez izmaiņām, tad arī nekas nemainīsies, bet ja tu to pieņem kaut kā savādāk, izai cauri šai pieredzēji, tad arī tu kaut kā iekšēji mainies, jo ir tā, es varu, es gribu, un šo te sevis varēšanu un gribēšanu, tur ne tikai tev paldies par to, kas sakrā ar to prātu, bet man ir jāsaka paldies arī draudzenei, kas man blakus vienmēr ir teikusi, ja es viņai pasaku, es nevaru, es neko nesaprotu, es saku, tu vari. Tu vari, tev viss sanāk un viss ir kārtībā un tad tas arī vēl, tā kā dod to, ja tev ir blakus kāds, kas tev dod to ticību, sanāk jau, tā ir.
Nevis tur, labi, ok, nesanāks tagad, sanāks vēlāk, bet, kad dod to cerību, to ticību, ja, kas nevis tevi tā kā norāk uz leju, bet tā kā, dari, vajag, tad tas arī velk uz priekšu. Un tad, kad vēl sakārtojās caur mūsu pieredzi, caur to mentālo tā galva, ja, kad tu to visu tā kā noliec pa slāņiem, tu tā kā sajūties, ka tu esi liels, ka tu esi varens, un ka tu vari iet, un ka tu vari darīt. Un par to jau tev neviens tāpēc, neteiks, ka tu kaut ko nepareizi dari vai tā, ja. Jo tu dari savas lietas, kas tev interesē. Un kāda atšķirība, ko tas otrs domā? Jā, jo tu apzinies sevi vairāk, ka tu vari, tu gribi, un tevī viss ir kārtībā. Tev ir tas veselums, un zināšana par to, ko tu gribi darīt savā dzīvē, ka tu gūst prieku no tā. Jā, tieši tā. Tas taču ir pats svarīgākais. Ka tu tā kā izdzīvo nevis ar to domu, kad es jau neko, ko tad tie citi domās, bet tieši otrādāk, es esmu un es daru tā. Tādā variantā, jā, ka tas tā kā maina to uztver, to domāšanu, tieši tā un tā. Tas mans, tas pēdējā posma, jā, šis viss mums vēl ir procesā, viss vēl notiek, bet es domāju, jā, kad viss ir kārtībā. Ka tur, ka tas ir, ka tas, kas bija tā problēma, tā veselības problēma, ka tas bija kā punkts iepriekšējai dzīvei. Un tika iedots starts pilnīgi citādai, tādai, kur tu sevi novērtē, kur tu apzinies sevi, un kur tu gribi, tā kā būt, tā kā mierā, tā kā priekā ar sevi, tā, ko tu dari, ka tu par to priecājies, un apzinies to, ka tu esi arī. Ka nevis tikai ģimene, piemēram. Man ir tas iespējas, ka tu esi šobrīd pati savas dzīves noteicēja. Jā, vairāk vai mazāk, jā. Jā, ka tu pati nosaki savas dzīves virzību. Jā, ka es varu izvēlēties, es varu konkrēti, bet ja man ir tur tajā dienā jābūt, tad es nevis pakārtoju pēkšņi kaut kādām citām vajadzībām un pasaku, labi, tad es to tā kā apzinos, ka ja man ir tā, tad es daru to un tā. Kaut vai šodienas runāšana. Tāds izaicinājums. Jā. Jo kaut ko tādu, es daru pirmoreiz. Bet varu parunāt vēl nemežģās. Nav tā, kad vārds jāmeklē ir kaut kur, nezinu kur. Kad tu vari savirknēt teikumu un no tā nenobīties. Man ir ļoti, ļoti liels prieks un milzīgi pateicība, ka tu piekriti, jo, manuprāt, tavs stāsts ir tik ļoti iedvesmojošs stāsts, ka es savādāk nevarēju kā paaicināt tevi ēterā. Arī man tas nav ierasts veids, bet par to ir jārunā un par holistisko dzīves izpratni ir jārunā. Un es gribu teikt, ka šis ir arī tāds virziens saistībā ar ilgspējošanu. Man to gribas nosaukt par ilgspējotu dzīvi un ilgspējotu veselību, jo tikai mēs paši nosakam savas dzīves virzību un mēs arī paši iedodam impulsu, vai mums slimot, vai būt veseliem un kā mums būt veseliem, vai ne? Jo domām ir spēks, un tas ir pierādās katrā lietā, katrā domā. Ja tu pozitīvāk domāsi, jo tev pašam būs pozitīvāka dzīve. Tā var teikt. Manuprāt, brīnišķīga nots, uz kuru mēs varam arī šo ārkārtīgi jauko, un man gribas teikt arī vieglo sarunu, vai ne šodien nobeigt, noslēgt, un varbūt ir kaut kas, ko tu vēlies novēlēt tiem, kas mūs klausās un klausīsies vēl varbūt ēterā, Kas ir tas, ko tu gribētu, ar ko tu vēl gribētu iedvesmot vai novēlēt, Jā, tas tāds jautājums novēlēt. Mēs katrs dzīvojam savu dzīvi. Mēs, protams, nevaram uztaisīt to, kad mēs esam vienādi. Ja mēs vienādi dzīvot, mēs būtu robotiņi.
Mēs esam katrs pats par sevi, mēs katrs pieņemam savus lēmumus. Un šī mijiedarbība, protams, ir katram jāizlem pašam, vai viņš tam piekrīt, vai viņš tam nepiekrīt. Bet neko nemēģinot, jūs nekad nepiedzīvosiet no to, kā tā mijiedarbība, kā tas miedarbojas. Un tas ir, to var tikai caur sevi izlaižot, to var tikai saprast. Un būs cilvēki, kas to pieņems, un būs cilvēki, kas to nepieņems. Un tas nav ne slikti, ne labi. Tas tā ir. Tāpēc jau mēs esam tik dažādi, un katrs pats pa sevi. Tā kaut kā. Pieņemt, dzīvot, atļauties dzīvot. Jā. Nu ko, paldies. Jā, paldies tev un paldies tiem, kas klausījās. Jā. Un paldies, ka es arī, protams, esmu ļoti priecīga, ka es varu būt tavā ceļā un arī tevi atbalstīt ar savām zināšanām kā ārsts un atbalstīt vēl daudz citus un pavadīt šajā ceļā, kas mums katram ir tik brīnišķīgs dots kā mūsu dzīve. Tieši tā, jo neveltīt cilvēkus mēs vienmēr satiekam tos, kurus vajag. Dzīvē mēs satiekam tos cilvēkus, kurus mums vajag. Vai mēs to saprotam vai nesaprotam, tas ir atkal cits jautājums. Tā kā, jā, paldies tev, ka tu uzaicināji, jo tas arī man bija tāds interesants piedzīvojums un pārdzīvojums. Un, jā, redzēs, kā būs un kas būs un kā būs. Būs vislabākajā veidā. Jā, tieši tā. Es tev arī uz tādas nots arī droši vien. Uz tādas nots arī šodien. Jā.